Tukuma invalīdu biedrības telpās smaržo pēc saules un vasaras. Ligita maisiņos liek ziepju gabaliņus, kas ir viena no Ziemassvētku paciņu sastāvdaļām, un priecājas par jauno māju vietu. Māja laba, telpas izremontētas, ir tāda gaišuma sajūta. Patīkamāk kā vecajās telpās. Centrāla apkura, krāsnes nav jākurina. Un viss labierīcības tāpat. Ir patīkami katrā ziņā strādāt. Līdzšinējā veselības centra ēkā, kuru tagad pašvaldība pārņēmusi no veselības ministrijas, viena vieta atradīsies visas 14 Tukuma nevalstiskās organizācijas. Šādu soli spērt likusi ekonomiskā krīze, jo biedrības bijušas izkaisītas pa visu pilsētu un tāpas daudz vieta tika īrētas no privātpersonām, bet līdzekļus to apmaksāja nācās meklēt pašvaldības budžetā. Pašvaldība apmaksā arī komunālos pakalpojumus. Tukuma invalīdu biedrībā ir 280 biedri un apmēram pusi no tiem aktīvi piedalās dažādos pasākumos, izbraukumos un sacensībās. Lai visu to izdarītu, vadītāji ik mēnesi ar dažādiem lūgumiem griežas pie uzņēmējiem, tomēr nākamais gads tik saulains netiek gaidīts. Es domāju, ka arī uz to slikto pusi, bet es domāju, ka šis laiks ir jāpārvar, tā kā visā valstī ir grūti laiki un tāpat jābūt ir gatavam uz visu, kad Cilvēki ar īpašām vajadzībām ir ļoti pieticīgi, tomēr visvairāk sāp sirds par tiem, kuri vides nepieejamības dēļ vēl ilgu laiku būs iesprostot savu mājokļu sienās, un tiem, kuriem jāpārtiek tikai no pabalstiem. Vajadzētu varbūt arī par tām darba iespējām domāt, lai cilvēkiem būtu iztiks līdzekļu iespēja pašiem arī nopelnīt, lai nebūtu tikai, kā saka, jāgaida pabalsti un ziedojumi. Starptautisko invalīdu dienu, kur visā pasaulē šogad atzīmē jau 16. reizi, tukumnieki svinēs sestdien.